Čau, labrīt visiem! Kā jau solījām, šodien sestdienā mums ir challenge-iņš, un mēs tagad dodamies uz mājīgu, omulīgo un ļoti garšīgo restorānu Hercogs, kur mums šodien pavāri būs pagatavojuši super gārdus burgerus. Tātad šodien challenge-ā mums piedalās Agris Kazeļņiks, Aļona Stanēviča un es. Mēģināsim ēst burgerus, pastīsimies, cik mēs var teikt, visi trīs mēs esam sportisti, bet katrs mēs esam, var teikt, savā sporta veidā, katrs mēs esam savā svara kategorijā, paskatīsimies, cik mēs burgerus apēdīsim. Šodien vakarā izlozēsim arī labākos komentārus, tas labākie vai nu, kas ir precīzi trāpījis, cik mēs varam apēst, vai nu arī tuvāko. Tāpat mēs izlozēsim vienu kreklu arī pilnīgi starp visiem komentāriem, tātad šodien vakarā divi laimīgie tiks pie krekliem, krekla spēks, kas vieno. Šodien no rīta es izrēķināju, mēs ar Aļonu sveram mazāk, kopā mēs sveram mazāk nekā Agris viens. Es domāju, ka mums ar Aļonu jāsarunā, ka mēs to challenge taisīsim tādu. Mēs ar Aļonu ēdam burgerus un Agris ēd burgeris atkal atsevišķi. Tad mūsu komanda pret Agri vienu. Nu ko? Skatīsimies, kas mums tur sanāks un cik mēs burgerus šodien apēdīsim. Lūk, arī galvenais mūsu šefpavārs mūs sagaida. Labadiena, labadiena! Es vienu varu! Ej, tu nost! No tā, jā. Rokas tas veselīgas. Kā tu domā, tu apēdīsi visu? 3 točno pa tiem diviem. Tad man šodien 2 treniņā būs baigi jautri. To, ko es tagad no šī brīža, ko es varu pateikt, ka viens aizies točnā, viens. Tas būs. Es vismaz... Nu ko? Vispirms ir jāierauga, kas saka. Jā, šitādi burgeri vēl nav bijuši. Tā kā, ja kāds grib zināt, kas ir īsts burgeris, Saka, tie nav nekādi man. droši braucat uz Hercogu. Jā. Ir gan visos 3 restorānos, ir Mārupe. Nežabaža, Tīksala un Ādeša, jā, tūlīt jau vaļā. Tūlīt mums pat 4, tā kā, kas grib pamēģināt tādus. Un, lai saprastu, tūlīt redzēsim arī, kā mums pašiem veiksies. Ja vismaz ir 1000 kalorijas vienā burgerī, Nu šeit es domāju, tu būs 1000. ir točno, jā. Tur bišķi mazāk, bet te ir 1000, tas ir 5000 kalorijas. Nu, nezinu kā. Noteikti manu burgeru versiju varēs arī sievietes, kas ieturas pie diētas, un svētdienās nedaudz cheat meal ir ideāli. Ei, tu nost, es būtu zinājis, toši, ka tik liela es arī nebūtu. Ceturtdien būtu beidzis ēst tev. Kā te jau nav, kā ātrās ēdināšanas restorāns plāna gaļiņa. Tā jau ir. Šīs burgeri jau gaļi, mums redzēt, jau. Nu jā, tā. Aivar, šmalks vairs tevi izaicinu. Aļona saņemies. Nu es tā kā pie vecās mammas skaidros, nu kāpēc neēdiet neko, ēdiet. Nu paņemiet Bērniņi. vēl kaut ko, nu kāpēc jūs neko neēdiet, negaršo, jā? Puši, tu tās vāji, es jau nevaromāju. Mēs taču nedomājam, ka Ivars būs pirmais, kurš apēdīs 3. Es jau vairs nevaru. Es nekad vienu. Ja viņš no končām būtu? Tā kā jā.
Es taču padotos. Es arī. Jau kopš janvāra vidus ir iespējams pievilkt varbūt tuvāk čempionu. Ēdienkarte. Baigi smagi ir. Mums zināmie ir Viktors, ir Rebekas ēdienas. Īstenībā tādu Rebekas ēdienas viņai ir šokolādes parfē ar iebiezinātā piena biskvītu un kravu sīrupu. Izklausās baigi labi. No tā kā 6. februārī šeit būs vakariņas čempionu ēdienkarte, kas grib var piebiedroties. Būtu interesanti paskatīties Latvijā, kurš tiešām var apēst 5. Nu, ir jābūt baigākajiem ēdājiem. Nav jābūt to izmēros baigi lielam. Starp visiem komentētājiem paldies vispār, ka jūs komentējat, ka skatāties mūsu kanālu. Šis bija tāds pirmais izaicinājums, pirmais challenge, ko mēs pamēģinājām, cik mēs varam apēst. Bet nu ir divas dažādas lietas, vai jūs ēdat ātrajās ieslietuvēs, vai jūs ēdat tiešām reāli gardā, omulīgā restorānā. Iespējams, ka šie 5 burgeri, kas bija uz mana šķīvja un uz Agri, es domāju, ka tādu varētu kaut kādu 9. klases vakaru vai izlaidumā pabarot pilnīgi visus. Sagriežot viņu 8 daļās. 10 gadi atstrādāta recepte, jā, šefpavāri 4 lika galvas kopā un re, kur ir beigās ir rezultāts. Es te pakluso paskatījos, ko Aļona skatās telefonā. Viņa bija ierakstījusi, cik ilgā laikā pārstāvēs burgeris. Ko tiekamies nākamajā challenge'ā, viens būs 6. februārī atkal šeit, Hercogā. Ēdīsim Viktora Ščerbatika ēdienu, apstīsimies, ko mēs te varam izaicināt. No Aļona, 3 vārdos, cik viegli? Mana versija bija diezgan viegla, bet vairāk es neapēstu, bet to, ko jūs ēdāt, es pat vienu netiktu galā. Aivar, smags būs pēc otrs treniņš. Es domāju, šitas būs smagākais, to treniņu viņš pat nesapratīs, kas ir kas. Viņš arī nezinās, tikai pēc treniņš tos. Pareizi. Tā, Aivar. Sākam! Nu, mēģinam. Pirmais iespējas, pirmais godienas. Super, perfekt. Nu, ja Aivars nepēdīs, tad rekur man ir ēdāji vēl, kas palīdzēs apēst, bet viss izaicinājums ir Aivaram Šmaukstavam. Bet, ja es apēdu, viņi abi katrs man pa steigu galvā musot. Es domāju, ka nebūs. Acīs jau redzēt, viņš saka, acis saka, ka kuņģis jau ir pilns. Tā, aiziet 2 sildīt. Jā. Paskatieties, kā pārdzīvo pa gaļas gabalu, kas nokrīt. Čempions esi burgerēšanā. Hercoga burgera čempions. 4 burgeri. 5 vēl nav neviens pievarējis. Nākošais.